Uzturēt kārtībā sev piederošās teritorijas, pieskatīt māju dzīvniekus, nelikt automašīnas kāpu teritorijā vai zem zīmēm. Šīs un daudz citas lietas, kas saistās ar sabiedrisko kārtību, turpmāk Salcgrīvas novada iedzīvotājiem būs jāievēro daudz stingrāk. Pašvaldība pieņēmusi lēmumu izveidot kārtības nodaļu, darbā jau pieņemti 2 kārtībnieki, kas kontrolēs, kā tiek pildīti pašvaldības saistošie noteikumi. Ja reiz visi, tad visi rādām mēs šīm privātajiem, un tad mēs varam prasīt no viņiem. Izmetot nelielu līkumu pa apkārtni, Salcgrīvas novada kārtībnieki priecājas, ka darbam jau pirmie rezultāti. Kāds no iedzīvotājiem reaģējis uz aizrādījumu un teritoriju sakārtota. Šis arī būs viens no kārtībnieku galvenajiem pienākumiem. Šobrīd apzinām nekoptās teritorijas, kuras nav apļautas pa visu vasaru. Un cilvēkiem ir izsūtīti atgādinājumi. Termiņš būs iztecējis, tad skatīsimies, vai sakopts, ja nav, tad būs protokols un administratīvais sods arī. Abi smēja, ka nācies šajā jautājumā aizrādīt arī darba devējiem, pašvaldībai. Ir tāda situācija, vienā ielas pusē ir pašvaldības teritorija, otrā pusē ir privātajiem. Ja? To privāto soda, vai pagaidām nesodam, bet principā, ja jūs soda, tad viņam pretī jautājums, kāpēc pretī pašvaldība un kāpēc tikpat nesekopa teritorija. Tāpat novadā aktuāli ir klēņojošo suņu problēma. Tiks apzināti suņu saimnieki, noslēgts līgums ar Valmieras dzīvnieku patvērsmi, kur vajadzības gadījumā suņus nogādāt. Arī šajā jomā kārtībnieki jau var dalīties pieredzē. Saimniece ir slima, veca meita atved suni, pamet un pati aizbrauc, un saimniece ārā netiek, suns klejo, sūdzās kaimiņi. Otrs atkal gadījums gaudo sunīts piesiets, neviens nedzīvo. Tādi gadījumi ļoti bieži tagad. Tas pats aktuālākais mums ir īstenībā suņu problēma. Gan Tīdzis, gan Gunita priecājas, ka radies šis darba piedāvājums, jo iepriekš vairākus gadus braukāt uz darbu Rīgā, ir iespēja strādāt tuvāk mājām. Savā novadā atpakaļ tiešām sakārtot, gribās, lai sakārtots novads ir un kāda kārtība arī. Pagaidām vēl nav piegādāti pasūtītie formas, tērpi un aprīkojums. Jātrafarē arī automašīna. Abi spriež, ka tad iedzīvotāji viņus labāk atpazīs un aizrādījumiem vai pamācībām būs lielāks svars. Pašvaldībā stāsta, ka lēmums par kārtības nodaļas izveidi pieņemts, jo dibināt pašvaldības policiju būtu pārāk dārgi. Mēs uzskatām, ka ir kārtība vairāk vai mazāk tomēr ir normas robežās, bet ir lietas, kuras tomēr vajag pieskatīt. Lai mēs izveidotu pašvaldības policiju, bija nepieciešams vairāk, kad ap 170 000 atu budžetā paredzēt un vairāk par 10 cilvēkiem, kas prasīja, jo mēs esam kontaktējušies ar blakus pašvaldībām, un mēs nospriedām, ka tas nebūtu liederīgi, ka tādu naudu izdot šim pasākumam nebūtu labi. Protams, arī turpmāk Salcgrīvas novada teritorijā kārtību kontrolēs valsts policija. Tajās pašvaldībās, kurās ir izveidota pašvaldības policija, valsts policija nekontrolē saistošos noteikumus. Savukārt tajās, kur nav izveidota pašvaldības policija, arī likums paredz, kad ir jākontrolē valsts policijai šos saistošos noteikumus. Tad mēs šos saistošos noteikumus esam paņēmuši uz sevi, te pašā laikā likuma priekšā mēs nenoņemot atbildību arī no valsts policijas. Izveidojot kārtības nodaļu, pašvaldībai jāapmaksā vien abu kārtībnieku algas, aprīkojums, jāsadz transporta izmaksas.